pēdējo 4 gadu laikā ļoti, ļoti daudz visādas atziņas ir par to vispār, kā veidot personīgo zīmolu, kā veidot uzņēmumu zīmolu, kā uzticību iegūt. Jo mēs esam tādā interesantā laikā, ka ir šausmīgi daudz satura veidotāji, bet tāds labs, kvalitatīvs saturs ir, es atļaušos teikt, diezgan maz, un ir ļoti liela neusticība vispār satura veidotājiem. Un mums tā apmācība programma, mēs arī apzināmies, viņi nemaksā tur 5 eiro. Viņi ir, kā saka, cilvēkam nedaudz ir jāpadomā, pirms viņš pieņem lēmumu. Un tad, attiecīgi, lai viņš to lēmumu varētu pieņemt, tas nevar būt tā, ka es noskatījos reklāmu un tur kaut kāds džeks te mēģina man kaut ko mācīt un vēl pie investīciju tēmu, kur pilns ar skameriem ir internetā. Tev kaut kā vajag to tēlu, ka cilvēks skatās, diezgan loģiski tas, ko viņš stāsta, izskatās uzticami. Un tad, attiecīgi, viņš ir spērt to soli un pievienoties un arī gūt to pārliecību, ka viņš pie mums atradīs to, ko viņš meklē. Tā kā tas lielākais ir tieši darbs ar to zīmolu veidošanu un uzticības būvēšanu. Pietura digitalizācija.